Sveicināts un sveicināta. Šodien tāds nesankcionēts, neizziņots webinārs vai arī video ieraksts, kurā es vēlos pavēstīt par mazliet citādiem plāniem, kas sāksies arī no septembra. Paldies tiem, kuri jau sadzirdēja, kuri bija klātesoši šajā te mūsu pēdējā tikšanās online reizē, kurā es stāstīju par to, kāpēc es to daru. Arī redzēju manas asaras patiesās, jo tas tiešām nāk no sirds dziļumiem, pa īstam, un es redzu tajā milzīgu, milzīgu atbalstu un milzīgu spēju mainīt katra dzīves kvalitāti, jo papildus arī bija vakardien seans, kur teiksim tā, gājām nolasīt informāciju par produktiem, un bija mazliet citādi jautājumi, bet ieskatījāmies arī produktu vērtībā, gan kompānijas Neumi, gan hidroplazmas, gan arī tajā, ko es daru, tātad nutricioloģijas aspektus skatījos. Un, ja jāizvēlās savs tālākais ceļš, protams, kad es visdrīzāk likšu akcentus uz Neumi produktu un hidroplazmu kā galvenos un spēcīgākos. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kā cilvēkus maina šūnu līmenī glutations, šī dzīvā produkta esība ar šo te kodu, kas pa DNS līmenī maina cilvēku iekodētās programmas, vai viņam būt veselam, vai viņam būt slimam, vai tad enerģiju ražot vai neražot, ja, tad visādas dažādas detaļas, kuras nonāk absolūtā homeostāzē, pateicoties šīm te izmaiņām, kuras mēs uzticam kompānijas Neumi produktiem. Un es ļoti, ļoti priecājos par to, ko es redzēju vakar šajā te sesijā vai seansā. Pati biju skatītājs, ja saucamais slīpers. Pēc mana lūguma arī mēs viņu attiecīgi veidojām. Un bija tik skaisti, kāds cilvēks izskatās savā būtībā, dziļākā šūnu būtībā, kad viņš lieto glutationu un kā katra šūna uz to atbild. Šis produkts veido tīrību, augstākas vibrācijas, ienes šo te veselības kodu, ilgmūžības, aktivitātes, enerģijas. Un kas ir interesanti, ka cilvēka ķermenis burtiski staro. Viņš izstaro šo te gaismu katrā šūnā, no katras šūnas kodola. Un katra lieta, kas vakardien tika dažādi grozīti un dažādiem aspektiem uzdot arī jautājumi un arī saņemts atbildes, parādīja, cik ļoti cilvēkos mainās arī apzinīgums vai apzinātība, un veidojās ne tikai veselība, bet arī veselums. Un man tas tik ļoti patika, kad redzētais un arī šīs te nianses, kuras mēs vēlāk arī detalizētāk skatījāmies, absolūti parādīja šī te produkta unikalitāti, nepieciešama šī laikmeta cilvēkam, lai viņš varētu attīrīties gan no programmām, kuras viņu vada, kas veido viņa dzīvi, viņa uzskatus, lai šie te maldīgie uzskati, kas ir uzspiesti, tāpēc, ka vienkārši ir izmācīts, ir studēts, ja, gan psiholoģija šie te visi momenti, ja, un ja mēs parokam tālāk pagātnē, kas tad ir bijuši šie te cilvēki, šo te psiholoģijas, šos te virzienus vai teorijas vai visu pārējo ir izveidojuši, ir absolūti bijuši ar upuru tam, kas ir bijis vajadzīgs, lai vadītu masas un kontrolētu. Otrs produkts, kāpēc saku, tā būs hidroplazma, tāpēc, ka hidroplazmas iedarbība sākās ar to, kad atjauno un iedarbojās caur galvas dziedzeriem, ja, tad šie te epifīze, hipofīze, ja, tad visi šie te dziedzeri, kas ir mūsu galvenie diriģenti, kas nosaka šo te veselumu, un plus vēl zināmais šis te fakts, kad 1/4 daļu izdzertā mūsu dienas normas ūdens paņem mūsu smadzenes. Tas nozīmē, ka mūsu galva paliek skaidrāka, mūsu vibrācijas un mūsu spēja uztvert šo te realitāti daudz skaidrāk, daudz
patiesāk, kā nevis ar šo izmainīto uzskatu vai uztveri, kas ir gan no kafijas lietošanas, no liela pārmērīga cukura klātbūtnes pārtikā, no junk fooda, ja, jo mēs kādā brīdī kļūstam daļa no šī te pārtika, tad paliek tā daļa pārtikas, kļūst par mums, un vai nu tas ir kvalitatīvs celtniecības materiāls, vai, diemžēl, tie ir sūdi. Un nākamais ir ar šo te pašu pārtiku, kas varētu būt, ka nav visai kvalitatīva, un mēs te kļūstam daļiņa. Ja, tad daļiņa no viņas kļūst par mums. Tad nākamā ir tikai un vienīgi atkritumi. Un šādā veidā dzīvojot tādā iekšējā atkritumu, tādā getliņu kondīcijā, cilvēks nevar iegūt augstvērtīgas vibrācijas un domas un sajūtas un stabilu savu psihi, emocionālo veselību un arī garīgo izaugsmu pie tiešām šī te milzīgā atkritumu kaudzes, kas ceļo pa mūsu asinīm, pa mūsu limfu, ja, tad veido mūsu audu, starpšūnu matricu un tā tālāk. Šī pagaidām maza tāda atkāpe vai ievadvārds tam, ko es šeit gribu pastāstīt, jo pats hidroplazma veido tad savu darbu no mūsu galvas, no mūsu centra. Un, ja mēs to pamodinam un atdzīvinam un nomainam super vienkārši savādāku un dzīvību nesošus atkal kodus caur šo te ūdens programmēšanu, kur pati hidroplazma jau pārmaina šo te ūdens struktūru, tad mēs kļūstam citādi. Un par to liecina arī manas spējas, kas pamodās 2020. gadā ar lielāku jaudu, kaut gan arī kā bērns es to reizēm izmantoju, un viņas tā kā bija nāca un gāja, bet es to nekontrolēju. Šobrīd es to diezgan apzināti un daudz plašākā spektrā varu palīdzēt un cilvēkiem arī izprast šos te notikumus viņu dzīvē, skatoties arī viņu dzīves līniju, dzīves enerģijas un tā tālāk, tad es gribu tiešām šos produktus atstāt kā pašus galvenos un arī aicināt kādam no jums ieraudzīt šo te vērtību ne savas dēļ, ne šīs te gluži milzīgās peļņas dēļ, bet sākt ar mazumiņu. Un tūlīt jums parādīšu tieši kādu mazumiņu. Tāpēc, ka daudzi saka, ka šie produkti ir dārgi, es teikšu tā, ka viņi ir ļoti lēti pie tā, ko viņi dara. Un šī ir tā garīgā, gan enerģētiskā, gan šī te pat grūti piemeklēt vārdus, lai jums pateiktu, tāpēc, ka saprotu, ka jūs neesat ne bioenergoterapeiti, ne arī regresologi. Jo šis ir tas, kas spējīgs iztīrīt mūsu šūnas, mūsu starpšūnu matricu, visas ūdens struktūras no tā, kas ir nogūsnējies mūsos gadiem, mainīt mūsu ģenētiku, tāpēc, ka glutations ir vistiešākā nozīmē pozitīvais epiģenētiķis. Un tas, ko es gribu aicināt, ir, padalīšos tūlītās, ar ekrānu, un tā ir jaunā enerģija, kuru es vēlos jums piedāvāt, un absolūti ātri pāriešu uz pilnīgi citu slaidu, ja, tad man liekas, ka jūs neko neredzat, tāpēc, ka es neuzspiedu prezentācijas, neuzspiedu uz prezentāciju. Mirklīti. Tātad ātri pārlikšu uz citu slaidu, kaut vai, jo es gribu, lai mēs kopīgi darām tiem, kam tas rezonēs, šo te iespēju cilvēkos modināt gaismu, kas viņos snauž, tāpēc, ka šis laiks, arī pēc vakardienas šī te seanse ir absolūti apliecinājis, ka mēs esam šobrīd tādā pauzes brīdī, kad viss, ko mēs sevi ieliksim šobrīd, ir nākamo gadsimtu, nākamo paudžu īstenībā liktenis, un mēs nevaram viņiem atdot. Mēs esam aizņēmušies šo zemi, kura, diemžēl, ir saindēta. No nākamām paudzēm mēs esam aizņēmušies šo zemi, šo ūdeni, šo dabu, šos mežus, šos okeānus un jūras, un smilšainos krastus, un kalnus, un debesis, un mākoņus, kurus mēs
varbūt nekad vairāk neredzēsim, ja tā kā bērnībā, kāda viņi bija, un tad arī mūsu nākamās paaudzes to neredzēs, ja mēs neko nedarīsim. Un mums parasti jāsāk pašiem ar sevi. Un mēs esam atbildīgi par šo planētu, par šo dzīvību, kas tajā notiksies, vai nākamās paaudzes būs ar ietekmētu DNS, kuru mēs dažādi, nu, kā lai saka, uzbrukumus veidojam gan ar modificētu pārtiku, gan ar pārmērīgu cukuru daudzumu, ar dažādiem antibiotikām, ja, tad, kur mēs veidojam arī šo gramošanas sistēmas traucējumus, ar mūžīgiem iekaisumiem, autoimuniem saslimšanām, tā tālāk to varētu uzskaitīt un uzskaitīt. Un, protams, mūsu milzīgo cilvēku daudzumu, kuri jau vairs neaiziet aiz vecumu, bet īstenībā aiziet ļoti agri no slimībām. Un es gribu tevi aicināt uz sadarbību, jo tieši šobrīd top ļoti liels un apjomīgs projekts man kopā ar treneri Gunu Indriksoni, kurai es ļoti pateicīga, ka viņa sadzirdēja mani un izveidoja speciālu programmu, kura būs, teiksim tā, vesela, nu, gandrīz gada garumā akadēmija tev. Sākumā tik galā ar saviem tarakāniem galvā, ar savām nedrošībām, bailēm, ar savu resursu zādzību. Un resursu zāģi vienmēr var būt neatpazīstami uzreiz, jo tad, kad mums kaut kas zog laiku, mēs to nejūtam. Kad tas zog mūsu enerģiju, mēs arī nevienmēr uzreiz pamanām, bet tad, kad tas zog mūsu naudu, tad mēs uzreiz to saprotam, ka jā, tas ir tas, kāpēc man nauda ir kļuvusi mazāk maciņā. Bet es vēlos tev aicināt uz sadarbību divos virzienos, jo kāpēc es sāku teikt, ka šie produkti daudziem ir par dārgu, bet tu viņus vari iegūt par brīvu. Un es pateiktu tā, ka šie produkti ir absolūti pa brīvu jau tagad ar to labumu, ātrumu, efektivitāti, ar kādu viņi iedarbojās, jo pavisam nesen, kad es skatījos citus produktus, iHerbs, kur man vajadzēja klientam privātam, kurus konsultēju nutricioloģijā, ieteikt uzturbagātinātājs, un man izlaica tāda reklāmiņa arī no vienas no tās sērijas, ko es izmantoju aknu detoks, nu, tā kā programmas laikā, un no tās pašas kompānijas izlaica glutations, kas bija interesanti, ka viņš maksāja 75 eiro. Tur bija entās kapsulas, kuras diezgan lielā daudzumā jālieto, ja, tad lai efektivitāte un 2 līdz 3 reizes dienā. Un mēs zinām, ka kapsulas tikai 20–30% uzsūcās. Ja, tad glutations jebkurā gadījumā no šīs kapsulas pirmkārtām iedarbība būs jūtama pēc 2 līdz 4 nedēļām pirmā. Nākamais, tad tev būs vesela burka jāizēda vai 2 pat, lai tu sāktu pirmos rezultātus just. Ja, tad tev aizies jau 150 eiro un tu vēl neko nesajutīsi. Līdz šūnai tas pat arī nav teikts, kad aizies. Un tas ir maza atkāpe, un tas ir tas apliecinājums, ka kompānija Neumi atnākusi atstāt milzīgu atšķirību, pilnīgi jaunu ēru atvērt, varbūt uzturbagātinātāju vai tieši efektīgu uzturbagātinātāju nogādēju līdz mūsu šūnām, jo mēs, diemžēl, ar savu ēdienu un šo ēšanas kultūru, kas ir jau modernā pēdējos 30 gadus, diemžēl esam sevi sabojājuši, un mēs esam zaudējuši daļu no šīs te produktīvās mikrobioma floras savā zarnu traktā, sabojājuši arī savu kuņģa darbību, aizkuņģa darbību, un mēs to dodam arī kā gēnus arī saviem bērniem. Un tas ir tas, par ko es gribu runāt, kad mēs katrs varam ietekmēt. Mazliet ietekmēt tajā vidē, kurā atrodamies, un uzlabot šo nākamo paauģu dzīvi, izdzīvošanas spējas, un spēja pielāgoties arī organismām daudz spēcīgāk, nevis caur slimību un iegūstot šo imunitāti, bet īstenībā ejot un vienkārši pielāgoties caur veselīgiem aspektiem un atgūstot pašam ķermenim savu resursu. Un es aicinu tevi uz sadarbību, gan mācīties, gan atbalstīt pašam sevi, jo iepazīsties tātad ar šiem produktiem daudz dziļāk, kļūt daudz profesionālākam, vienkārši vismaz tajā, ko tu lieto un uz ko tu esi gatavs tiešām parakstīties, ja tu piekrīti šim projektam un nāk kopā ar mani un Gunu tur iekšā. Apmācības būs gan no manis, kur es piedāvāšu, to izstāstīšu, arī būs pilns saraksts, un tās būs promotion vai promo aktivitātes, un plus vēl būs tu pats veidosi savu brendu.
Iespējams, ka tev tas tagad liekas biedējoši un dīvaini tādu, nu, kā saka, vārdu salikumu dzirdēt, ka es tagad būšu brēns, bet tā arī ir. Tā līderība sākās no tā, ka tu apzinies sevi, savus trūkumus un uzzini arī, kas ir tavs stiprā puses, un arī sāc tās attīstīt un vairot un paplašināt, lai tu no savas stiprās pozīcijas ej tur, kur tu vēlies paplašināties un kļūt arī veiksmīgs un mainīt pasauli. Un mainīt pasauli, man liekas, ka tas ir pēdējais, ko mēs varam darīt šobrīd ar savu apziņu, kas ir īstenībā mazliet iesnaudusies, jo neviens jau nenāks mūs glābt. Ne mūsu veselību, ne sistēmu kādā veidā. Ja? Tad sistēmas vispār šobrīd vecās grūst gan veselības, gan finanšu. Un, tāpēc es aicinu cilvēkiem neskatīties, cik daudz tātad maksā, un es tagad nevaru atļauties glutationu un kompānijas Neumi labos, efektīvos produktus, kas patiešām sekundžu laikā jau nonāk tavās šūnās, bet pastīties uz to, ko šobrīd piedāvā kompānija Neumi, pat ja šī te, nu, tātad promo akcija beigsies, tas nemazinās to, ko tu varēsi nākamajā tātad redzēt un iegūt šos te bonusus. Tātad šeit ir iespēja kļūt par tātad vienu zvaigžņu, nākamā mēneša laikā vienu zvaigžņu līderi un saņemt uzreiz 750 jau 5. oktobrī kā pirmo izmaksu, kā nu, papildus. Tas ir viens. Protams, tur ir jāstrādā. Nākamā, tad tu vari veidot savu pasūtījumu katru mēnesi kā autošipu, lai tu varētu cashbacku 10% no katra savu pasūtījumu sakrāt punktos un vēlāk viņu izmantot. Protams, viņu nevarēs gluži izmantot, lai tev aktivitāti veidotu, tāpēc, ka šis jau ir cashbacks un šis jau par šiem punktiem tu jau esi saņēmis, ja, tad šo te aktivitāti. Pilnā apjomā, bet katrā gadījumā tu, piemēram, vari jau vairākus produktus nu, iekrāt savus punktus no saviem pirkumiem un, attiecīgi, arī no tavas struktūras autošipiem, tad tu saņemsi 10%. Tas ir ļoti labs veids, kā īstenībā kompānija dalās un padara arī šos te pirkumus regulārākus un īstenībā dod tev arī to labumu. Nākamais ir pats mans mīļākais noteikti, par ko stāstīt šobrīd un stāstīt tieši, lai tev saglabātu tavus 100, 150, 200, 250 vai pat 300 un vairāk tātad eiro mēnesī tavā maciņā, jo tikai nedaudz daloties ar tiem rezultātiem un pašam arī pastāstot, kādi tev rezultāti, tad tu vari saņemt vai nu 50 vai 100 vai 250 dolārus katru mēnesi. Un ko tas vajadzīgs? Tātad kādreiz tas bija nesasniedzams, tāds ļoti grūti sasniedzams partneriem vai klientiem. Nu, partneriem, ja, tad tev jāpārveido, ja tu esi klients, tev jāpārveido profils uz partneri, lai tev būtu referālā saitne, tu varētu reģistrēt cilvēkus. Tiem, kuriem tu tad novēl šo produktu arī iegūt dzīvē un uzlabot dzīves kvalitāti. Tātad katrs dalībnieks, kurš tātad veido un dalās ar šo informāciju, kaut vai tikai padalās ar lapu, ja, tad vai padalās ar webināra saiti, uz kuru tad informāciju, kuru mēs aicināsim, vai var sasniegt ar laiku, tātad gan pirmo, gan otro, gan trešo līmeni, un ja nākamajos mēnešos tad cilvēks sāk veidot, nu, tad nevis reģistrācijas mēnesī, bet nākamajos mēnešos veido atkārtotos pirkums, tad no viņiem tad 3 cilvēki veido pirmajā līnijā tevis personīgi reģistrētie veids pirkumu $50 vai 3 cilvēki, tad tu saņem savā maciņā $50. Protams, ja tu esi aktīvs ar 100 punktiem arī, ja? 2 produktiem vismaz, kas ir lielās pudeles, nevis spreji. Tad, attiecīgi, 6 cilvēki dod tev $100 vērtībā un 9 cilvēki tev dod $250 vērtībā katru mēnesi. Un tā tu vari par šiem punktiem iegādāties tos produktus, kurus tu pats vēlies un nekad nepārtrauk lietot. Papildus, protams, garām ejot visu laiku veidot šo te jaunu cilvēku piesaisti, kas, nu, kā lai saka, nav jāsasprings, man šomēnes vajag 10, jā, vai 20 cilvēks. Par to nē, vienkārši dari to katru dienu vai pie apstākļiem, kad tas ir ērti, un attiecīgi iesakot šos produktus, tu pats vari iegūt pa brīvu. Ko sagaidīt no līdera ceļa, kas saucās tieši no manas puses, kad es mācīšu cilvēkiem šos te Neumi produktus, gan iepazīt, kā prezentēt, neārstēt cilvēkus, ja, nepārdot rezultātu, bet vienkārši stāstīt par rezultātiem, kas jau ir iegauti. Tad
Noteikti, kā izveidot kanālus, kā strukturizēt savu darbu, ja? Tad kā izveidot tā, lai tu nebūtu tāda uzmācīga muša un cilvēkiem tad nebiedētu ar to, ko tu dalies. Ja? Nu, tas viss ir izveidojums un tā būs sistēma. Ja? Tad tev nebūs nogurdinoši izdarīt to, kas jau ir iespējams, un ļoti daudz materiālu jau būs pieejama, un tu to varēsi kopēt, izmantot. Un arī to es iemācīšu. Un tu iemācīsies arī kvalitatīvi bez maksas. Tātad lietojams mākslīgos intelektus, kas tev lietot, kas tev ļoti atvieglos vispār dzīvi un darbu. Pieteikšanās ir atvērta gan uz manu, tātad Neumi līdera izaugsmas, tieši līdera, tātad ne personības transformācijas treniņus un plus līdera, ja, tātad izaugsmi, bet tieši kā sākt pirmos soļus Neumi, tātad kļūt šim te aktīvajam partnerim vai aktīvajam lietotājiem ar to bonusiņu, ka tu vari vēlāk ar laiku iegūt šos te bezmaksas produktus par šiem te bonusiem. Nākamais tātad produkts, tātad prasmes, kuras tu vairosi, jā, tieši Neumi, darbojoties tieši līnijā, ko es vairāk pasniegšu, jo es nebūšu tavs psihologs, personības izaugsmas treniņš, jo man tādas kvalifikācijas nav, un es negribu arī, nu, kā es saku, varu to darīt. Es to arī kādreiz darīju, personīgi sastādīju programmas, to visu varu aktualizēt, bet es zinu, ka Guna tu izdarīs labāk un veiksmīgāk, un šobrīd ir fantastiska cena, kur vispār pirmiem līmeņiem, pirmiem cilvēkiem, kuri šo te akadēmiju, es teiktu, ka tā ir akadēmija, tūlīt apstīsieties programmu, iziesiet, un jums vispār nebūs jautājumi darīt vai nedarīt, vai man mainīties vai nemainīties, vai man atbilst tai savai iedomātai, kvalitīvai iedomu, kā sapņu dzīvei, un kur dabūt pašmotivāciju, kas mani disciplinēs, ja, tad, lai es nenoslīdu atpakaļ. Absolūti tas viss būs iekļauts programmā, bet kas tevi šeit tajā Neumī darīs kā zīve ūdenī patiešām, tas būs tas, ka tu būsi ļoti orientēts gan par kabinetu, gan par promo akcijām, gan uz ko mēs virzamies, kur tev meklēt šos te bonusus, kas tev uzkrājās, ja, tad kā viņus izmantot, kā aicināt cilvēkus, kurus vēlas arī veidot to Neumi biznesu, ja, jo tā ir mana arī kļūda. Tā ir mana kļūda, atgadīšos godīgi 2 gadus, domāt un stāstīt tikai par produktu, bet nedomāt par to, ka kāds cilvēks grib arī šo finansiālo labumu gūt, ja, jo būsim godīgi, šie MLM ir ļoti ērti cilvēkiem bez ieguldījuma iegūt loģistiku, ja, visu sakārtotu, certificētu biznesu, produktu, kurš jau pat ir pētītākais viens no pēdējos gados vispār un atrodams šīs publikācijas PubMed vietnē, kur viņas tikai aug un aug ar katru mēnesi un kur ir absolūti lielisks zinātnieku un mediķu padomes, nu, teiksim, šis te apvienojums kompānijā Neumi zem viņu jumta, jo cilvēki to dara bez maksas un konsultē un piedalās semināros, webināros, uzstājās uz skatuves un stāsta šo te milzīgo ieguvumu, ko vienkārši viņi pēta šūnu līmenī, ko cilvēki taisa arī klīniskos pētījumus, ja, kā ir bijis uz, piemēram, sportistiem, ir bijis uz cilvēkiem, kuri ir ilgtermiņā sēž pie stūres un kad Neumi Nutrisvišs ir daudz efektīgāks par kafiju, ja, un ka cilvēki daudz labāk, ja tad jūtās stūrējot, piemēram, tālbraucējiem, ja kuri bija šis pētījums un tā tālāk. Tas viss ir atrodams un mēs vienkārši to varam izmantot. Un, protams, kad, ja iespējams, tu gribi paplašināt ne tikai latviešu auditorijām, bet arī krievu un varbūt citas valodas, ja varbūt tu dzīvo Vācijā, varbūt tu dzīvo Dānijā, varbūt tu dzīvo Anglijā, Īrijā vai Skotijā, ja, tad ņemt un šos produktus vienkārši popularizēt, jo arī tur nav, nu, tāda aktīvu darbības un tu vari būt tur pirmais. Nākamais tad par šo līdera ceļu, kas ir ļoti, ļoti efektīga programma, kuras patiešām prasīja 3 līmeņos, jo cilvēki sākumā nevar jaudīgi mainīties vai mainīt, jo ir jābūt arī šai apzināšanai, kas tad ar mani notiek, kāpēc man vispār tas vajadzīgs un kā es jūtos tagad mazliet pamainījis vai apzinājies, kas tad ir šie plusi, mīnusi, kas ir mani laika zāgļi, kas ir manu resursu, ja tad enerģijas zāgļi vai vispār es pildu savu mērķu vai savas gribas lietas, ja tad tas viss ir vajadzīgs tev saprast, lai tu varētu iet savu ceļu.
iet savu ceļu un darīt to, kas tev patīk. Man patīk veseli cilvēki, man patīk enerģijas pilni cilvēki. Es nekad neesmu aicinājis būt milzīgiem faniem un sekot man un laikot un būt sajūsmā un kliegt, ja tad gintu kaut kur kā dievību, ja tad pielūk. Man tas nav vajadzīgs. Man ir svarīgi, ka tu savus dzīves mērķus vari izdarīt vesels, pilns ar resursiem un viens no resursiem visu laiku bija hidroplazma, un šobrīd mums ir fantastiskākais produkts, kurš izvada gan ūdenī nešķīstošos produktus, ja, tad smagos metālus un dažādas tātad toksiskās vielas, kuras nu, absolūti nevar glutations vai hidroplazma ja, tad izdarīt. Bet kas ir tātad līdera ceļš 9 mēnešu praktiska attīstības programma, jo katrs līmenis ies 3 mēnešus. Tas ir tāpēc, lai tu paspēji iejusties, sadzīvot un kļūt tas, kas īstenībā tu vēlies. Un šis mācību moduļi ir absolūti unikāli tieši rakstīti pateicoties mūsu kopsadarbībai ar Gunu, un tie palīdzēs arī tev neūmī biznesā. Ja? Tad varbūt, ka tu arī biznesā esi cilvēks biznesā arī dzīvē, bet tie visi tevi cels. Tev absolūti padarīs efektīvu. Tā man arī padarīja pagājuši, kad es atradu milzīgu apjomu laika, milzīgu struktūru, sapratu vispār, kas tad ir tas mans mērķis un kāpēc es to vispār daru. Un man vairs nav jautājumu, vai man to darīt, vai man ir grūti vai nē. Es vienmēr atrodu laiku, tāpēc ka tas jau ir man šeit, kā katrā šūnā, manā apziņā. Manā, burtiski dvēseles jau kodā ierakstījies, jo vēl vairāk šajā treniņā, kas ir arī pirmais līmenis, šajā te līdera ceļa modulī, tad šī ideja tiks padziļināta, un šis ir speciāli rakstīta programma tiešām neūmī līderiem. Var jau būt, ka kāds var pieteikties arī un padalīties, ja jūs esat citā kompānijā, jo neūmī ir ļoti lojāls. Viņš saprot, ka nevienu cilvēku nevar nopirkt, neviens cilvēks nav vergs, un viņi ļauj pat pie augstām rangiem tātad darboties citās kompānijās. Diemžēl citas kompānijas uzstāda jums noteikums, kur jūs esat vergi viņām, vai jūs nedrīkstat nekur citur piedalīties, jūs piedarat šām kompānijām, kamēr darboties ar viņu produktu. Man patīk šī brīvība, ko dod neūmī. Fantastiska kompānija. Viņa saprot, ka cilvēku nevar nopirkt. Mēs neesam vergi, mēs nevaram piederēt kompānijai. Tikai mūsu sirdis un mūsu misija, kuru mēs paši vienkārši identificējamies ar šo kompānijas misiju, ko viņa arī sludina, mēs varam vienkārši iet kopā roku rokā, kamēr tas atbilst mūsu mērķiem, mūsu vajadzībām, finansiālajai brīvībai un tā tālāk. Tātad šis te viss mācību moduļi, kurus jūs tad veidosiet, un pirmais līmenis, tad 1 līdz 3 mēneši jūs personība, tad būs personības transformācijas, jo neviens līderis nevar kļūt, kamēr tu neesi ticis galā ar sevi. Ja, tad paskatījies sevi iekšā, ticis galā ar to, kādas īpašības tev pašam liekas pašas svarīgākos līderos, un tev jāsāk ar apzināšanos, sevis apzināšanos. Tālāk ir jāievada šī apzināšanās, jāsāk izrādīt rīcībā. Un tālāk jāpaskatās, kā tava rīcība ietekmē nākamos soļus, cilvēkus, notikumus, ja tad situācijas mainās. Un šis te viss būs fantastisks, jo pirmajās 3 mēnešos visvairāk darbosies arī privāti ar katru personu, tāpēc būs limitēts, ja, tad šis daudzums cilvēku, lai Guna arī tiek tiešām ar katru cilvēku, līderi, augošo līderi un šo te neūmī, pavadoni, ja, vai vēstnesi attiecīgi iknedēļas tātad uzdevums arī pārbaudīt, tas būs arī iesūtāms, lai Guna var saprast, kas ir tie jautājumi, kur tu vēl sevi attaisno, kur tu slēpies pats no sevis un kā tad tu vari uzlabot. Otrais līmenis jau pilnīgi savādāks, ka tu esi jau pats līderis savā dzīvē, un tu zini, ka tavi lēmumi, tava rīcība ietekmē un maina nākamos rītdienas un parītdienas un pēc mēneša notikumus. Ja, tad notikumi šodien maina kaut ko rītdien, ja, tad nākotnē. Un tu sāc ieklausīties cilvēku vajadzībās, tu nesāc bēgt no baiļu pozīcijas, skatīties uz visu pasauli, ka tik tevi neievaino, bet tu esi līderis, tu esi noteicējs, tu esi lēmumu pieņēmējs, un tu izdomā, kā tad attiekties pret situāciju savā dzīvē, tad vai atkal būt upurs, ja, vai attiecīgi es mainu, tāpēc, ka šis nestrādā, un es atkal rīkojos savādāk. Un šīs te līdera īpašības tu varēsi absolūti trenēt apdrošinātā vidē, neūmī un tieši ar Gunu.
tu sapratīsi, kā tu vari palīdzēt citiem cilvēkiem, ko es jau daru. Ja, vairāk kā 10 gadus. Un es ticu, ka tu izdarīsi pareizos, ja, tad soļus jau tajā brīdī, kad sāksies 4. mēneša apmācības, un tu varēsi saprast, kā tad īstenībā ietekmēs cilvēki, kas viņiem dzīvē uzlabojas, ka tu esi pastāstījis par neumiju vai hidroplazmu vai sniedzis to atbalstu, varbūt pat tikai uzklausījis. Kad tu sapratīsi, ka tas strādā, kā tu vari viņiem palīdzēt. Jo mēs ar Gunu to joprojām būsim blakus. Mēs visu laiku atbildēsim uz taviem jautājumiem, palīdzēsim sakārtot tavu sistēmu, tavu dienu, tavas sajūtas, tavas emocijas, tavas pretrunas. Ja? Bet principā to tu darīsi pats. Mēs tikai mazliet piekuriģēsim ar pareizi uzdotiem jautājumiem. 6. mēnesis, tad tu varēsi jau konkrēti pēc pusgada pats būt noteicējis savā komandā, īstenībā aktīvi rīkoties, gan veidot pasākums un sapratīs, cik tas ir super emocionāli, gan enerģijas piepildoši. Tāpēc, ka ja tu dod citiem, jo arī augstākie spēki, tad visums dod enerģiju tev. Un tas tā notiek, tāpēc, ka cik es redzu, cik es palīdzu cilvēkiem, man īstenībā atnāk vēl vairāk atpakaļ. Ja es žēloju savu enerģiju un domāju, ka Dievs man pašai nav enerģija, man īstenībā viņu vēl vairāk atņem. Un šie resursi ir uzpildāmi, un tu to tikai pamanīsi, kā tas strādā, tad, kad tu būsi darbībā. Līdz brīdim, kamēr tu nebūsi izdarījis tos soļus, tu nekad neredzēsi, kā tā enerģijas patiesā apmaiņa notiek tiešām lielos apjomos. Ja? Tā kā nevis ar draudzeni tikties un viņai, nezinu, sunīt izvest pat pastaigā, ja, un viņa tev otru paldies un ar tev šokolādi un tev saldējumu nopērk. Nē, apjomos, milzīgos apjomos, jo tā būs tāda svētība no augstākiem spēkiem, ka tu padari savu vidi un tu esi ietekmē nākotni. Cilvēkam, tu ietekmē viņa rītdienu, tu ietekmē viņa pašsajūtu, atmodini viņā šo gaismu, kas dus katrā šūnā. Un nākamie, tātad pēdējie 3 mēneši ir sistemātiska līderība. Šeit jau ir jāsaka tā, ka tu esi nolemts veiksmē, ja tu atnāks līdz šai līmenim un šos pēdējos 3 līmeņus izies, tu esi vienkārši nolemts veiksmē. Veiksmē tiem mērķiem, kurus tu pats būsi izvirzījis, bet mūsu plāns vai sadarbība kopā ar Gunu tiks tātad koriģēta tieši tā, ka, lai sasniegtu šo mērķi vai kopēji tātad ar kompānijas Neumi sadarbību, tad šī sistēma, ko es tev palīdzēšu gan sociālos tīklos izveidot, gan materiālos, kuri tad strādās uz tevi. Un viņi strādās arī tad, kad tu ar rokām, ja tad nerakstīsi vai nesūtīsi, tad viņi darbosies. Tad šajā brīdī tad tev jau būs sistēma, ka tev būs laiks arī šos te līderus ieraudzīt savā komandā, tev būs līderiem laiks veltīt un arī viņu cilvēkiem, vienalga kādā līmenī viņi būtu, tev būs laiks arī noslīpēt savas jau iegūtās, jau, teiksim, sazemētās, jau, ka tu jau esi apradis ar šīm jaunajām savām īpašībām, iepazinis, ja, tad un apradis, ka tu sāksi viņus izpaust jau daudz, daudz plašāk, daudz vairāk rezonēs arī citos cilvēkos jau tavas izmaiņas, un tu jau varēsi vadīt. Un tā būs sistēma. Jo tieši sistēma parasti, sistēma, kā mēs baidamies no vārda sistēma, tā īstenībā sistēma palīdz, un man pat ir īstenībā dzīve dvēseles kartē rakstīts, ka sistēma īstenībā ir tas, kas nav vispār man raksturīgs, bet ļoti daudz lietas manā dzīvē mainīsies tieši pozitīvā nozīmē, kad es to sistemātiski darīšu, un es tiešām neesmu sistēmas cilvēks. Labi, par to kādreiz citreiz detalizētāk kādā postā pastāstīšu. Tad 7. mēnesī es pamanu potenciālu, jo tavā cilvēku apkārtnē, kuri tevi iekļauj, ja, tad tavā sociālā vidē viennozīmīgi ir potenciāli ļoti bagāti cilvēki, bet tu jau iemācīsies, tāpēc, ka tu būsi iepazinis sevi, tu būsi paskatījies ļoti dziļi sevi un sadarbojies ar sevi, un tu sapratīsi, ka cilvēki arī no tāda paša māla, no bailēm, no prieka, no vēlmes pēc atzinības un veiksmes un finansiālās labklājības, ja, tad visi no viena tā paša mālas izveidoti. Tad, kad tu jau būsi sapratis, ka tu jau vari cilvēkiem pastāstīt, ka tu tici viņiem vairāk nekā viņi paši sev, tad tu varēsi izveidot šo sistēmu arī viņiem. Tāpēc, ka es tev būšu izveidojis sistēmu, mēs kopā būsim tavas sistēmas izveidojuši. Katram viņi var būt atšķirīgāki, ja tad būs piedāvāts dažādas virzieni, kas ir tev visvairāk pieņemams. Un tu jau beigās būsi tas, kurš tieši tāpat kā es radīsi līderus. Jo
tieši sadarbība, tas, ka tu redzēsi šos instrumentus, jo es tev par instrumentiem stāstīšu. Guna stāstīs vairāk par tavām pārmaiņām un kā pareizi caur savu prizmu, tāds kāds tu esi, izmantot šos instrumentus savā labā. Lai tev tas būtu piemērot. Es stāstīšu par instrumentiem un šiem te sistēmām, kuras būs pielāgotas tavām prasībām, tavām tātad šīm te vajadzībām. Lūk, kā notiks dalībnieki? Tad cikla, zināšanas, refleksija, darbība, atbalsts un rezultāts. Mēs ejam uz rezultātu. Tas ir pats galvenais, un rezultāts būs gan cilvēku tavā struktūrā, gan finansiālais. Tātad finansiālais rezultāts, un tu iegūsi zināšanas, kuras tad nebūs iespējams iegūt cilvēkam, kurš skatīsies vienkārši webinārus par produktiem. Tu kļūsi par to, kurš savas gan sajūtas, ja, tad gan visu piefiksēs, sapratīs, mācēs pats sevi analizēt un virzīt, mainīt šo te mazliet vektoru pēc savas vajadzības. Tur, protams, ir treneris blakus darbība, ja, ka tu spēsi absolūti nodefinēt, ko tu gribi un kādi soļi jāveic. Atbalsts visu laiku tev būs gan no manis, gan no Gunas, tātad attiecībā par kādu jautājumu. Varbūt, ka mēs pat divatā, ja kaut kādas lietas kūrēsim, un rezultāts, tātad tie ir dalībnieki tavā komandā, tie ir tavi rezultāti, un arī, kāda darbība nākamā prasa tavu uzmanību, lai atkal gūtu nākamos rezultātus, vai arī iet uz paplašināšanos. Tad notiks tas tieši saitē, tev nebūs jānāk uz šiem te pasākumiem kaut kur uz kaut kādu kabinetu, ja, vai grupas nodarbību, tu varēsi to darīt datorā, pie mājās. Ja tu nebūsi tajā laikā, kad tad notiek šīs nodarbības, vienmēr būs ieraksts, tas būs visdrīzāk Telegram grupā, viss notiks. Tad katra cilvēka, kas piedalīsies šajā projektā, tiks diagnosticēts, tad notiks pārunas. Ja, tad pirmā pāruna ar Gunu, lai saprastu vispār tavs punkts A, kāds ir. Tad kopā būs 36 mācību tēmas, tad šajos moduļos kopsumā 36 praktiski uzdevumi, kuri būs jāpild, jānodod, ja, jo tikai praksē un darbībās mēs varam to visu izstrādāt. Iknedēļas atbalsta tikšanās, tad katru nedēļu arī būs tikšanās, bez tā, ka tās ir privātas 3 reizes, ja, tad pirmajā un secīgi tad nākamajos moduļos, tad jums būs katru nedēļu tad mums vai jums tad būs šis te zooms, ja, tad katru nedēļu būs kaut kāds atskaites punkts. Darba lapas, man viņas joprojām saglabājušās, reizēm ieskatos, tad šie 3 individuālās sarunas, pirmajā līmenī personīgais 9 dienu attīstības plāns, tad arī, kur jūs sarunās būsiet sevi paši diagnosticējuši, uz ko jūs ejat. Kāpēc viņš ir tik izstiepts? Tāpēc, lai jūs paši nesabīstaties no tā apjoma, kas notiksies, vai ko jūs pacelsiet sevī, ja, tad augšā, un cik ļoti jūs varbūt neatbilstat tam, ko jūs paši radīsiet kā līderu tēlu un kāds jūs vēlaties būt no tā šodienas A punkta. Tāpēc arī iespējamais šis te komforta brīdis, jo nevienu mēs nevēlamies salauzt. Mēs gribam jūsos vienkārši šo te sēklu, kas noteikti jau jūsos sen ir iesēta, ja, jo ar domām, sajūtām, vēlēšanos, gribu, vienkārši sen jau tā sēkla ir iesēta, tikai vienīgā problēma, ja, tad nav neviens bijis, kas laista. Tad nesat pievērsuši tam uzmanību. Un noslēguma diagnostika, jūs sapratīsiet katrā modulī, vai jūs esat sasnieguši to mērķi un ko var mainīt, lai jūs katru reizi tad sasniedzat. Un, protams, 12 mēnešu komandas un līderu attīstības stratēģija, jo vienmēr ir gada plāns, ja, pusgada plāns, 5 gadu plāns, ja jūs nezināt, kur jūs vēlaties un ko sasniegt, jo visgrūtāk ir 1 miljonu nopelnīt. Tā saka visi cilvēki. Un, tātad tava izvēle, tavs solis, tad uzdod jautājumus pēc zem šī video vai sūti tātad messengerī. Noteikti piesakies, tātad vai nu messengers, vai nu tātad Ginta 76 telegramā. Attiecīgi, es tur uzlikšu pēdējo slaidu, tad vai nu Ginta Veidera gmail.com vai Vatervei Facebookā, tad rakstiet vai nu Ginta 76. Vistuvākā laikā būs arī pieteikuma anketa, bet pagaidām ir komandās. Mēs vēl neesam izlēmuši, kāds ir maksimālais skaits ar Gunu, kas ir vienkārši komfortabli, bet jūs būsiet unikāla grupa, tiešām unikāli, tādi projekti vēl nav bijuši, un katra moduļa cena šobrīd ir 69, kāda nekad vairāk nebūs tik zema.
jo tas cilvēks ir profesionāls. Es varu teikt, pilnīgi roku sirds liekot. Viņa pati ir izgājusi pati Ellu un Indiju, pati savas zināšanas ir praksē pielietojusi un katru reizi sasniedz to mērķi, kuru viņa vēlās. Tāpēc es aicinu, tas tiešām ir aicinājums un uzaicinājums uz to. Jā, tāpēc nevelc garumā, piesakies tagad, un es ļoti ceru, ka mūsu komanda būs draudzīga, ļoti jaudīga, un mēs visi varēsim to nosvinēt Horvātijā nākamā gada, 2027. gada pavasarī. Jo es ļoti ar tevi vēlos būt tur.